OptiBet, Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies basketbola klubs Liepāja un Rīgas Zeļļi. Bet, lai gan tikai 5 punktu starpība, tā īsti Ogre neapdraudēja. Arī Liepājnieku un Rīgas Zeļļi savas otrās iespējas neizmanto, bet tagad ar trešo jādomā jau par uzbrukumu noslēgšanu. Gribēju teikt sasteigts, bet bija jāsasteidz šo rezervas tribīni. Iepriekšējās sezonās šādu situāciju esam jau redzējuši. Īpaši tas bija dubults ar muguru pret grozu. Meklē partneri. Vēlreiz Lasenbergs. Mačoka caurgājienā. Sekmīgs Mačoka. Rīgas Zeļļiem jau uzreiz ir parādījis, ka būs viens no komandas līderiem, spēlē pret Vefu. Un šeit skaista epizode. Mačoks izpildījumā, spēlē pret Rīgas Zeļļu iekrāto pārsvaru, ko ieguva pēc jau nospēlētām 3 minūtēm. Un vēl viens skaista epizode. Šoreiz laba aizsardzībā Zeļļi nospēlē. Konkrēt šajā epizodē Arturs Strelnieks. Zeļļu komandas kapteins, metiens no distances un Vitoļskis sadarbība ar Mačoku. Mačoku caurgājienā un vēl 2 punktu ar sodu. Ļoti veiksmīga epizode. Šķiet, ka piezīme nopelnīja. Bumba grozā nekrīt. Paliek bumba? Nē. Ātri pārēja. Māņu kustība Vītolām. Skaista epizode. Ķilps saspēles padītāja pozīcijā. Otrais Kilup mēģinājums, šoreiz viņš precīzi. Iepriekšējā sezonā Ķilps ir parādījis arī to, ka var atvērties arī divreiz izslēgšanas spēlēs. Viena nav no tiem bailīgajiem, ja iet tad liet līdz galam. Freimanis pozicionāli caurgājienā atrod sev brīvu pozīciju. Uz spēlēm 3x3 basketbolā. Ķilps caurgājienā, tā teikt, aizvadīt ar mīnus zīmi. Tikmēr Kots neprecīzi, bet Makojs izcīna atlikušo bumbu, dod iespēju vēlreiz uzbrukt. Un šeit nav ne uzbrukuma, ne aizsardzības piezīme. Gaidīja gan viens, gan otrs, un dubults precīzs. Miglniekam pagaidām tāds ierobežots spēles laiks. Ar augstu trajektoriju izpildīts metiens. Liepājas līdzjutēja pamodušies ar tādiem skaļiem saukļiem, uzmundrina savu komandu. Riskanti piespēle. Ātri pārējā, Kots. Precīzs Kots, neliek vilties. Trešā ceturdaļa ir sākusies. Rīgas Zeļļi ieskaitīts kā 2 punktu metiens. Mājniekiem izdodas arī atbildēt. Nav precīzi, nav kam īsti pacīnīties patlikušo bumbu. Viens pats Kilups, tagad Makojs caurgājienā. Māņu kustība precīzi. Šajā mačā kaut kā tālmetieniem nevienai, ne otrai komandai īsti nesekmējās. Dubults. Paliek bumbu mājniekiem. Nesadalīt tur savā starpā spēlētāju un uzbrukumā piezīme. Nopelnīja Liepāja. Dubulta. Saglabā bumbu. Ātri izmests 2 punktu metiens no groza apakšas, neapmierināts dubults. Neizdodas viņam arī pacīnīties par atlikušo bumbu. Tur bija 4 Zeļļu spēlētāji. Nesakos gan uzbrukums uzreiz. Šoreiz nesekmīgs. Bija viņam sekmīgs nogrieznis otrajā ceturdaļā. Skaisti iespēle un 2 punkti. Liepāja pēc ātri sapelnītiem 4 sodiem. Pagaidām spēlē tīri. Ķilps tālmetiens precīzi. Neizšķirts. Bija
iespēju Zeļiem pēc Liepājas kļūdas panākt +7. Tiek galā ar šo uzbrukumu pagaidām Zeļi. Jāsteidz noslēgt uzbrukumu un arī mainieki atbild ar precīzi labvēlīgi pavērsties pret viesu komandu. Vītols precīzi. Tā arī notiek. Liepāja ar 78-82 savā laukumā piekāpjas Rīgas Zeļiem.